Bet hokeja līgas regulārā čempionāta spēle starp mainīgiem hokeja klubu Zemgale LBTU pret gados jauniem Rīgas hokeja skolu. Uz kreiso mālu Trasašenkovam. Uz vidus Kevins Strādnieks bija tūtām, lai gūtu savus 4. vārdus 2 spēļu ietvaros. Spēlētāji no pirmā virknē bīstama situācija varēja izveidoties. Arī Petersons kā vienīgais aizsargāties vai jāgalvniekiem doties pēc kā Andersons. Atspēlkaļ metiens. Viņam neizdodās šo momentu pārvērsta vārtu gūmā. Vēl viens metiens no zilās līnijas. Arī piespies pie laukuma apmales, arī rīt sekundes mazākumā. Vispērs Jaks. Mutnē viņi. Paušāks. Bīstam situācija vārtu priekšā. Rīpēlā piespies un tagad gan spēle apturēta. Zem glāznieks pastūma Patriks Sēli vārtu virzienā. Arī Puvanaks. No zilās līnijas, tāda planējušība. Vēl bīstam situācija, tagad iespēja jāgalniekiem. Un tā tiek realizēta uz visiem 100% vārtu priekšā. Roberts Vītols gūs vārds un atklāja spēles rezultātu. Kādu vēl jāspēlē? 8 minūtes 80 sekundes. Arī pagājušajās spēlēs skaidriskajā vairākumā. 3 sezonas aizdīja Vācijas 3. līgas komandā Herrenburg. Situācija un pazaudēja no sava redzesloka Kuftēvis Rīpu un ātri vien jāgalvīgi panāk 2 un izskatās, ka tas ir tieši Rustams Begovs. Sāk par viņu runāt un Roķis izvadās Roķim pēc atkārtotiem tien Rītas Zemgales īpašumā Kaļķis. Atspēlē apakaļ, vēl bīstam situācija Roķis. Vēl bīstam situācija un vēl vien gūti vārti. Tiešām augstu tuša. Rīgas hokeja skolā īsā laika periodā gūti 3 vārti. Skatīsimies atkārtojumā, kuram bija gods gūt šos vārtus. Izstījās tieši Kristaps Roķis. Varētu būt viens no vārtu autoriem. Atgūstot Rīpu Ļaunovs. Kļūtos Ļaunovs savā aizsardzības zonā. Tagad Rīdzniekam ir iesveidoties uz bīstam situāciju. Un Rīdznieki arī samazina rezultātu starpību. 3-1. Ar Rīgas hokeja skolai izdodās pirmie gūt vārtus 2. trešdaļā. Šeit, diemžēl, Ļaunovs kļūda noved pie vārtu zaudējuma. Pārtraucēja Ārenbergs. Joprojām neizdodās Rīgas hokeja skolai izveidot arī pārādi no savas aizsardzības zonas. Uz Nīli Jāgalnieki iespēlējuši Kevins Strādnieks. Lazēt nopušu vaigus un gūs vārds. 6 minūtes 34 sekundes jāspēlē līdz 2. trešdaļas beigām un arī Zemgale gūst pirmos vārtus. Streikiņš bija vārtu priekšā. Vienāk gūt vārds, tikmēr Vītols. Atspietur Rīpu. Apkaļ meties no zilās līnijas un izdodās! Zīm redzot, Vanagam pielabot metienu no zilās līnijas un tā, teiksim tā, gūta ģērtos vārtus 5-1, kad vēl jāspēl 38 sekundes. Un arī trešo izdodās Rīdzniekiem sākt ar vinētiem, tikai Berkārts iegūst arī pretnieku aizsardzības zonā. Bīstam situācija vārtu priekšā un 8 sekundes ir nepieciešams tikai, lai Zemgale gūtu vārtus. Izskatās, kā Pēterim Pūrmalim izdodas izdarīt metienu un viņš arī gūst vārtus. Arī tomēr Ričards Bergers. Un to mēs atkārtojumā mēģināsim sastīt Obuka izpildījumā. Atspēlē apakaļ, Kevins Strādnieks no celīšu mēģināja izdarīt metienu. Cīnskis, labi mākslīgi Cīnskis filmā, atvēlkaļ metiens un vārti! Numur 7, Rustams Begovs izdara metienu un viņš arī gūst vārds. 2. vārti Rustamam Begovam. Ne tikai šajā sezonā, bet arī šajā spēlē. Vēl viens metiens uz vārtiem. Skrebūtens. Jo Bursma vārtu priekšā un redzam jau Asuma aiziet laukumās. Viņa joprojām nav piespiest, bet piespiest ledus ir viens no Zemgales spēlētājiem, tas ir Nīls Vanaks. Arī gados jaunāki ir Brīdznieki, tomēr nerakstīs līkums. Hokeja ir, kad savs vārds ir jāizstāv un šoreiz ļoti sekmīgi izdarīja Rīgas hokeja skolas. Rauts Slīšanas, numur 25. Sāk uzgumu. Cīnskis.
to pusi, tikai izdarīja mētienu uz sargātāju vārtiem. Vēl bīstam situācija un vēl ir gūti vārti. Zemgale turpina mest ogles Lokomotīvi un rezultāts kļūst jau 8-1, kad vēl jāspēlē 10 minūtes 27 sekundes. Urmalis 25 sekundes šajā spēlē. Piespēle Kaļķi izpildījumā. Paspējas Ruslands Begovs vēl izdarīja kādu mētienu pretnieku sargātajiem vārtiem. Trasašenkovs. Līdz Altons Trasašenkovs gūst 9. vārtu savai komandai 14 sekundes līdz spēles beigām. Kas neizdevās Ruslands Begovam, kas izdodas viņa mājas biedram numur 22 Antonam Trasašenkovam. Viņš iesaistītā spēle pirmajā atklāšanas spēlē pret Moldovas vārds neizgāja gūt, bet spēle galā 9-1 šāds graujošs rezultāts. Šodien Jelgavas ledus hallē